es aicināšu kā pirmo runātāju vēstures doktoru Juri Ciganovu, kurš iezīmēs to skatu no Eiropas redzējuma viedokļa, kā izskatās šis laiks, kad veidojas Latvijas valsts un loģiski veidojas arī bruņotie spēki. Tad 18. gada novembris, kā tas izskatās šajā vēsturiskajā perspektīvā. Lūdzu. Labdien, godātie klātesošie, dāmas un kungi, kolēģi. Mans uzdevums šodien ir stāstīt nevis par cēsarotu, tik šādā šīs rotas veidošanas kontekstā, bet gan runāt par notikumu, kam arī šogad aprit 105 gadi, tikpat cik cēsarotai. Tas ir Latvijas valstiskums. Un ir skaidrs, ka bez Latvijas valstiskuma nebūtu cēsarots, un es varu apgalvot, ka bez cēsarots arī zināmā mērā nebūtu Latvijas valstiskuma. Tātad 1918. gada rudens tas rādījās drūms ne tikai laika apstākļu ziņā, bet arī politiskā situācijā. Latvijas teritorijā bija tikpat drūma kā mākoņi nomākušās debesis, un kopš 1918. gada februāra visu Latvijas teritoriju bija okupējis ķēzariskās Vācijas karaspēks. Šeit bija ieviesta Vācu militārā pārvalde ar visām no tam izrietošām sekām, proti noliegt jebkādas politiskās brīvības, pilsoniskās brīvības, ierobežot iedzīvotāju pārvietošanās, Rīgas pilsētu apjost ar dzeloņdrāšu žogu un ieviesta normēta pārtikas preču sadale. Okupācijas varas iestādes uzsāka pastiprinātu pārvalcošanās politiku, vācu valoda kļuva dominējošā teritorija pārvalde un izglītības sistēmā tika kalti tālējoši plāni par vācu kolonistu nometināšanu Kurzemē. Tādā veidā Latvija arī nonāca līdz sīka drēgna rudens lietu saplaimotam 1918. gada 18. novembram, jeb dienai, kas uz visiem laikiem izmainīja Latvijas vēsturi. Katrs valsts ceļš uz savu valstiskumu, jeb uz savu neatkarību ir unikāls, un tā ir neviena cita neatkārtojama pieredze, kuru var iziet tikai attiecīgā valsts vai attiecīgā teritorija savā vēstures attīstības gaitā. Šajā skatījumā 20. gadsimts ir īpašs. Divi globāli militāri konflikti, abi risinājās taiskaitā arī Eiropas kontinentā. Eiropa šajos karos smagi cieta, un šis gadsimts tajā pašā laikā izveidoja arī mūsdienu politisko kārtu Eiropas. Mūsu pieredze ar savas valsts proklamēšanu šajā laikā nebija nekas unikāls. Eiropas mērogā. 20. gadsimtā pirmajā gadu desmitā un pirmo un otro gadu desmitu var nosaukt par kāda nesen viena politiķa ieteiktajā terminā par suverenitātes parādu. Balkānu kāri, pirmais pasaules karš, sekojoši 3 liela Eiropas monarhija krišana, tas viss izraisīja liels ģeopolitisks satricinājums no vienas puses, bet no otras puses arī radīja jaunas iespējas vai arī atjaunot iepriekš eksistējušas valstiskumus un radīt arī tos no jauna. Šajā laikā, proti 20. gadsimta 2. gada desmitā, centrālajā un austrum Eiropā izveidojas 10 jaunas valstis. Albānija, Austrija, Čehoslovākija, Dienvidslāvija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija un Ungārija. Pie šīm valstīm varētu pieskaitīt arī vēl proklamētās Baltkrievija un Ukraina, proti šo valstu pilsoniskās nelielnieciskās versijas, bet šīs valsts realitātē pastāvēja tikai pāris gadus un nespēja nosargāt savu valstiskumu. Šeit ir tāda neliela tabuliņa ar tām valstīm, kas bija proklamētas sākot no 1912. līdz 1918. gadam. Un redzams, ka šī suverenitātes parāde, kas rezultējās ar līdz Otram pasaules karam pastāvošo politiskās kartas izveidi, aizsākās Balkānu kara laikā ar Albānijas izveidošanu 1912. gadā. Tiesa Albānijas izveidošana vairāk piedalījās rietumu lielvalsts, nevis paši šīs valsts iedzīvotāji, kuri uz to brīdi īsti tā nemaz necentās izveidot tādu valstisko veidojumu, ko vēlāk nosauc par Albāniju. Bet tas ir lirika. Bet pamatā visas jaunās valstis izveidojās uz politisko un militāro centribēzes spēku sagrauto Krievijas, Austro-Ungārijas un Vācijas impēriju grupām. Pirmā pasaules kara pēdējos 2 gados vai tūlītās arī pēc kara aktīvās fāzes beigu daļas.
jeb pēc Kompienas pamiera 1918. gada novembrī. Ja mēs raugāmies globāli, tad šos procesus papildināja arī šī paša kara rezultātā sabrukusī Osmaņu impērija Mazāzijā un tuvajos austrumos, ko toreiz sauc par Levanti, kur bijušās impērijas, proti Osmaņu impērijas īpašums pārdalīja rietumu koloniālās lielvalstis Lielbritāniju un Franciju un paralēli izveidojoties mūsdienu Turcijai. Bet Aizkaukāza reģionā bijušajā Krievijas impērijas nomalē radās 3 valstis – Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna, kuras gan dažus gadus vēlāk neizturēja cīņu pret spēku pieņemošo jauno koloniālo lielvalsti, kuru toreiz pazinām ar nosaukumu Padomju Krieviju, bet vēlāk pazinām ar nosaukumu Padomju Socialistisko Republiku Savienību. Daļa no šīm valstīm minētajām šeit savu valstiskumu atjaunoja, kā piemēram Polija, vai arī, kā viņi paši uzskata, Lietuva. Daļa valstu līdz tam bija pastāvējuši, ka savā starpā savienotas teritorijas, piemēram, Austrija un Ungārija, līdz tam veidoja vienotu monarhiju, bet, kopš 1918. gada šo valstisko veidojumu ceļu šķīrušies, un tas ir 2 atsevišķas valstis. Tad citu, Austrija sākotnēji visādi centrās uzsvērt savu saikni ar Vāciju, pēc neatkarības pasludināšanas sākotnēji saucoties par Vācu-Austrijas republiku, Deutsche Österreich, bet 1919. gada 10. septembra Saint-Germains miera līguma noslēdzēja to šai te valstī liedza, un uzsvarot, ka valsts ar nosaukumu Vācu-Austrija nepastāvēs, nedrīkstēs tādu pastāvēt, un Vācijas parlaments pieņēma lēmumu respektēt Saint-Germains miera līgumu slēdzēja puses lēmumus. Vai arī, piemēram, Dienvidslāvija, kas starpkara periodā iegāja kā savienota tautu un dažādu teritoriju konfederatīvu monarhiju, un tādā veidā savienojoties liekot pamatus arī vēlākajiem nacionālajiem konfliktiem, kas sevišķi asiņaini izvērtās pēc 1990. gada. Kā kopīgu tendenci Austrumu un Centrāla Eiropas valstu veidošanās procesos var minēt, ka visās šajās valstīs un teritorijās pilsoniskā, politiskā un arī intelektuālā elite izrādīja ieinteresētību neatkarīgu valstu pasludināšanā un izmantoja Pirmā pasaules kara radītās jukas, lai šo te mērķi īstenotu. Protams, ka Baltijas reģions nestāvēja malā no šiem procesiem, un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gadījumā var saskatīt gan līdzības, gan atšķirības. Visu 3 nākamo valstu teritorijas savā laikā atradās Krievijas impērijas sastāvā, izņemot Mēmeles, ir Klaipēdas apgabalu nākamajā Lietuvā. Valstu proklamēšanas brīdī to teritorijās atradās Vācu okupācijas karaspēks. Pēc 1918. gada 11. novembra Kompienas pamiera līguma Vācu okupācijas karaspēks status Baltijas valstīs, nākamajās Baltijas valsts teritorijās mainījās. Okupācijas karaspēks zināmā mērā pārtapa par mieru uzturēšanas karaspēku, vismaz tā tas bija iecerēts. Lietuva un Igaunija savas valsts proklamēja 9 mēnešus agrāk nekā Latvija. Tas bija saistīts ar vairākiem apsvērumiem, tā skaitā arī ar neatkarību atbalstošo politisko spēku konsolidācijas procesiem, kas Latvijā bija iekavējies salīdzinājumā ar kaimiņiem. Turklāt Lietuvas politiskajās tālaik aprindās bija ievērojams diskusijas par to, kādai varas formai Lietuvā jābūt. Var teikt, ka tūkstošgadīgās senās Lietuvas biškunigaitīs rēks daudz mulsināja un nevelti Lietuva kā nacionāla monarhija bija pilnīgi reāls veidojums, valstisks veidojums, proti 1918. gada jūlijā Lietuvas zemes padomi Tariba iecēla Virtenbergas grāfu un Uraks hercogu Vilhelmu par Lietuvas karali ar nosaukumu Mindaugs II. Jaunais karalis vēl Vācijā būdams sāk mācīties lietuviešu valodu, ar lielu entuziasmu pieņēma savu šo te misiju kļūt par Lietuvas karali, tomēr Vācijas valsts augstākās instances sava padotā un pavalsnieka hercoga šo te iniciatīvu un lietuviešu pašiniciatīvu iecelt šo te hercogu par savu karali neatzina un neļāva tam pašam Vilhelmam ierasties Lietuvā. Un rezultātā pēc 114 dienām tāpat Lietuvas zemes padoms ar lēmumu atcēla, kopš tā laika Lietuva ir republika. Līdzīgi monarhistiski noskaņojumi gandrīz visās jaunizveidotajās valstīs, pat Somijā, ko mēs šodien īsti nevaram iedomāties kā monarhija,
kur diezgan nopietni tika apsvērta doma par karalisti kā nākošo valsts formu. Vispār tā laika Vācijā, ceļš Berlīnē, tobrīd pastāvīgi grozījās vesels lērums dažādu vācu augstmaņu ar skaļiem tituļiem, kuri dažreiz paši meklēja iespēju izmēģināt savu dinastisko laimi. Piemēram, Hesens landgrāfs Friedrichs Kārlis, Vācijas ķeizara Vilhelma II Svainis, pats lūdza savu radinieku, proti Vācijas ķeizaru piešķirt viņam Kurzemes hercoga kroni, bet, kad Vilhelms tam nepiekrita, tad šis te Friedrichs Kārlis bija rakstījis savam radiniekam, ka viņš ir mieru vadīt ar jebkādu citu, respektīvi jebkuru, kā viņš bija rakstījis Vācijas varenības bastionu tā laika austrumu zemēs, proti dodiet man jebkādu titulu, es būšu labs karalis. Rezultātā gan lielākajā daļā austrumu un centrāla Eiropas jaunizveidoto valstu pārvaldes formas bija parlamentāras demokrātijas, izņemot Dienvidslāviju, kā skaidri noformulēta monarhija jau no paša sākuma, jo tā bija sākumā proklamēta kā Serbu, Horvātu un Slovēņu apvienotā karaliste. Vēlāk nosaukums iegūta Dienvidslāvija. Albānija kā formāla monarhija bez skaidrs noteikts varas statusa, proti it kā Albānija vadīja Firs, bet tas bija arī viss, kas bija šīs valsts konstitūcijā noteikti par valsts pārvaldes formu. Un Ungārija, kas no sākuma bija proklamēta kā republika, bet no 1920. gada bija monarhija bez monarha. To teorētiski pārvaldīja pārvaldnieks. Monarhija ar kādu vācu firstu tronī, kā Baltijas zemi pārvaldes forma, bija reāli arī Latvijas un Igaunijas gadījumā. Tiesa īsu brīdi, patiesībā laikam arī netik ļoti reāli. Proti 1919. gada pavasarī ar Vācijas sankciju tika atjaunota Kurzemes zemgales hercogiste, bet 5. novembrī Baltijas vācu mužniecības pārstāvi Rīgā proklamēja apvienotu Baltijas hercogisti, kurā ietilptu bijušās Krievijas impērijas Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņu teritorijas. Latgale tātad nē. Par hercogu uzaicināja Meklenburgas hercogu Adolfu Friedrichu, tolaik Vācijas sabiedrībā ļoti populāru personu, pirms kara kaislīgi pasaules apceļotāju, bijušās Vācu kolonijas Togo gubernatoru Afrikā. Viņš bija arī izcils Āfrikas pētnieks, un pēc otrā pasaules kara viņš bija pirmais Vācijas Nacionālās olimpiskās komitejas prezidents. Viņš gan tā īsti par hercogu pabūt nepaguva, jo jau pēc novembra revolūcijas Vācijā un sekojošiem notikumiem šeit pat Baltijas reģionā hercogistes ideja nogrima nebūtībā tāpat īsti nesākoties. Un starp citu šo pašu Adolfu Friedrichu sākumā uzskatīja par diezgan nopietnu kandidatūras potenciālā Somijas karaļa troni. Tomēr Vācijas militārajām aprindām tas ļoti nepatika, un šī ideja arī tika noraidīta. To es gribu teikt, ka karaļa pretendentiem tāda dzīve nekad nav īsti karošdars. Nav viegli viņiem. Bet ja mēs atgriežamies pie 1918. gada 18. novembra notikumiem, tad šajā dienā proklamētā Latvijas republika un tās pagaidu valdība, tātad Kārļa Umaņa pagaidu valdībā sākotnēji bija tikai viens no politiskiem spēkiem, kas pieteica savu redzējumu par Latvijas nākotni. Daļas vācu-baltiešu lolotā Baltijas hercogistes ideja tobrīd jau bija ierakstītas Kurstenī, un tā arī nekad nekļuva aktuāli vairāk. Un 2 gados, ko pazīstam mūsu historiogrāfijā kā neatkarības kara gadus, bija iezīmējušās 4 valsts varas alternatīvas, ja nākamā Latvijas teritorijas attīstības modeļa. Pirmā tā ir labējo pilsonisko politisko spēku un Latvijas sociāldemokrātijas nelielinieciskās daļas atbalstītā 18. novembra Latvijas republika, ko pārstāvēja Kārļa Umaņa vadītā pagaidu valdība un dienu pirms proklamēšanas izveidotā Latvijas tautas padoma ar Jāņa Čaksta priekšgalā. Otrā alternatīva tā ir padomju varas diktatūra, ko pārstāvēja Latvijas sociālistiskā padomju republika ar valdību lielnieka Pētera Stučkas vadībā. Līdz 1919. gada maijam tās kontrolē atradās lielākā daļa Latvijas teritorijas. Lielnieku solījumi radikāli izmainīja pastāvošo iekārtu daļā sabiedrības sākumā tika uztverta ar ļoti pozitīvām cerībām, kuras tomēr beigās neataisnojās. Ja viens no pirmajiem lielnieku valdības dekrietiem bija par privātu īpašumu atcelšanu uz zemi, kā arī par vācu-baltiešu mužniecības pasludināšanu ārpus likuma un vispār par vācu-baltiešu nevajadzību šajā teritorijā, lielnieki sāka konfiscēt arī pārtika ražošanas līdzekļus,
izcēlās bats un iedzīvotāji, kuri par proletariāta diktatūras nesējiem bija spieduši pēc to runām, saprata, ka runas un vārdu un darba atšķīrās. Un sākās pretošanās lielniekiem, uz ko tie atbildēja ar teroru, ieviešot revolucionārus tribunālus, sākās apcietināšanas un rezultātā lielnieku izvēlētais ceļš strauji zaudēja iedzīvotāju uzticību, nostiprinot pārliecību par savas valsts nepieciešamību savādākā veidā. Trešais varas alternatīvas ceļš un arī militārais spēks, kas pretendēja uz savas varas izveidošanu šeit, pret kuru bija nacionālajai valdībai jācīnās, bija vācu karaspēks un vietējie vācu baltieši, kas sākumā kopā ar latviešu karaspēku cīnījās pret lielniekiem, bet tālākā cīņas gaitā viņa mērķi atšķirās. Latviju tie vēlējās redzēt kā vācisku zemi. 16. aprīlī vācieši Liepojā veica valsts apvērsumus un sastādīja sev lojālu valdību, kuru vēlāk vadīja Andrievs Niedre. Sabiedrības lielākā daļā un arī latviešu karaspēkā šī valdība netika atzīta un konfrontācijas starp šiem diviem politiskiem spēkiem notika 1919. gada jūnijā pie Cēsīm. Igaunijas armija ar daļas Ziemeļlatvijas brigādes palīdzību tad guva uzvaru Cēskaujās un arī šī varas alternatīva palika neaktuāla. Visbeidzot, pēdējā varas alternatīva bija Krievu un Vācu monarhisti. Tos vadīja Krievu pulkvedis avantūrists Pāvils Bermons, kur nolūks bija organizēt karagājienu uz Krieviju, vienlaicīgi arī iznīcinot Baltijas valstu neatkarību tādā veidā, kā tā pastāvēja, ar mērķi atjaunot veco Krieviju, vismaz deklaratīvais mērķis Pāvēlim Bermontam tāds bija. Šim nolūkam izmantojot arī tā skaitā šeit esošo vācu karaspēku. Bermontiešu spēki formējās Kurzemē, un lai arī formāli šo karaspēku sauc par Krievu rietumu brīvprātīgo armiju, tās karavīri lielākoties bija vācieši, kuri veselām karaspēku vienībām pārgāja Bermontiešu armijas rindās. Tieši šis karaspēks 1919. gada 8. oktobrī sāka uzbrukumu Latvijas armijai, un šīs cīņas mūsu valsts vēsturē pazīstamas kā Bermontiāda. Izšķirošās cīņas notika pie Rīgas, un 11. novembrī pie Rīgas Bermonts tika sakauts. No tā brīža mēs arī atzīmējam Lašplēs dienu. Var teikt, ka 1919. gadā vairākuma Latvijas sabiedrības ieguva pagaidu valdību. Liels atbalsts bija tās piedāvātai agrārai reformai, centieniem ievest demokrātisku pārvaldu un garantēt pilsoniskās brīvības. Un noslēgumā es gribu nocitēt ASV Aijavas universitātes emeritēto profesoru Andreju Plakanu, kurš rakstīja, ka līdz ar 18. novembri, līdz ar neatkarības pasludināšanu latviešiem un ārpasaulē tika skaidri veistīts, ka liela daļa latviešu tagad ir gatavi atbalstīt neatkarības ideju ar praktisku rīcību. Kā liecina daži nākamie gadi, šāds atbalsts patiešām bija būtisks Latvijas idejas izdzīvošanai. Ja bija jārada valsts pārvalde, armija, jāsasauc Satversmes sapulce, arī jāpanāk topošās valsts starptautiskā atzīšana un jāpārliecina skeptiķi, ka neatkarīga Latvija ir mērķis, ko ir vērts īstenot. Citāta beigas, un paldies par uzmanību. Mums ir nedaudz laiks vienam, diviem īsiem jautājumiem. Ja jums nav manīgi. Es jums saklausīju, vai mēs zinām, vai tu vari iedot nedaudz vairāk par skaidrojumu, ar ko izskaidrojums tas, ka jaunajām valstīm, kur ir rādīti vesela plejādi, ir tāda izteikta vēlme veidoties par monarhijām. Kur šis nāk, no kurienes šis nāk? Savā laikā tādā lielā rakstu krājumā, kas saucās Ceļš līdz valstiskumam, profesors Butulis bija mēģinājis atbildēt uz šo jautājumu, un viņš bija izsecinājis, ka, varbūt, ka tas ir pārāk triviāli, bet toreiz bija tāda mode. Tas varbūt tās ir sekundāri, bet tomēr iespējams, ka svarīgi. Un valstis tomēr, tās valstis, kas bija noteicošās Eiropā, viņas bija zināmām tradīcijām, jo toreiz, cik te bija tās parlamentārās republikas, tāda liela zināmā bija Francija, tas arī viss. Varbūt tā ir tā atbilde, bet varbūt es kļūdos, nezinu.
Un otrs varbūt jautājums tāds, es ievēru šajā kartē, un to arī iezīmēju, ka Latgale tiek atstāta potenciāli tajā projektā ārpus Baltijas hercogistas. Kāds plāns bija ar Latgali, kur viņi paliktu? Latgali toreiz ietilpa pirms tam, viņi ietilpa Viķepskas guberņā, un līdz ar to šajā projektā par Latviju tur vispār negāja runa, tur bija runa par tām guberņām, kuras ietilpa bijušās Krievijas impērijas sastāvā, Kurzeme, Vidzeme, un starpcīt Vidzeme jau arī nebija tikai latviska, tam sadalījās Vidzemēs latviskajā un igauniskajā daļā. Latgali šie projekti īstenotāji neuzskatīja par šīm teritorijām piederību. Kaut kādā. Latgaliešies pašos jau toreiz bija zināmas šķelšanās par to, vai viņi tomēr ir piederīgi pie pārējās Latvijas vai nav. Tur mēs varam runāt par latgaliešu kongresiem, par 1. un 2. kas bija 17. gads, bet tas laikam ir cits stāsts šoreiz. Man būtu jautājums. Es iedošu mikrofonu, lai mēs dzirdam arī kamerās. Jā, man savas Kārlis Krasniņš uzņēmējs Zemesargs arī tāds vēstures entuziasts. Sakiet, šodienas notikumu kontekstā Ukrainā un tam līdzīgi un Latvijas, arī Ukrainas Tautas Republika minējas kontekstā, protams, garš tošiem būtu temats, bet kāpēc Antānas valsts uzvarēja toreiz Pirmajā pasaules karā tomēr neatbalstīja Ukrainas Tautas Republikas centienus tos procesus, kas notika tur, ja? Un tomēr atbalstīja Baltijas valsts šeit, mēs zinām visu to karkuģus, franču, britu flotu un tādā garā. Kāpēc tomēr Ukraina nolēma atstāt Padomju Savienības sadalīšanu? Ar Ukrainas stāsts nav tik vienkārši. Jā, Ukrainas Tautas Republika tika pasludināta, bet turpmākajos 2 gados valstiskuma formas Ukrainā tieši mēs runājam par pilsonisko Ukrainu. Tas ir respektīvi nevis par pilsonisko, tā arī nevar teikt par to Ukrainas nelieliniecisko valstiskuma formām. Tas mainījās. Tur bija gan izteikti provāciski orientētas valdības, kā piemēram tas pats Skoropatskis un Ukrainas direktorija. Gan pēc tam izteikti, Petļuru nevar pateikt, ka viņš ir orientēts uz kaut kādām valstīm. Viņu var pateikt, pret ko viņš bija noskaņots. Proti, viņš bija noskaņots pret Poliju un kategoriski, un pret Padomju Krieviju arī kategoriski. Tas nozīmē, ka viņam šajā reģionā vienkārši nav sabiedroto. Jo loģiskākais sabiedrotais ir Polija, ar kuriem Ukraiņiem, jebkurai Ukrainas valdībai bija nepārvaramas nesaskaņas, teiksim tā. Tās zināmā mērā tas parādās arī šodien, lai kā mēs tur teiktu, ka lielākie sabiedrotie, bet graudus sadalīt savā starpā nevar. Fūri savā starpā arī nevar sadalīt, nelaiž iekšā tur. Tā kā tās ir lielvalstu intereses, kas, protams, saskārās arī šeit. Šeit tā galvenā interese bija tāda, ka šīs zemes ir jāpadara lielniekiem nepieejamas, un šīs zemes varētu izmantot kā turpmāko placdarmu uzbrukumam tai pašai lielnieciskai Padomju Krievijai. Tieši tādu mērķi, piemēram, tādā pašā Bermontiādas laikā sabiedrotie tomēr vēroja par to, kurš tad būs tas uzvarētājs šeit. 8. novembrī nebija mums tik viennozīmīgi sabiedroto karakuģi atbalsta. Pareizi sakot, viņi nebija vispār. Sabiedroto karakuģi stāvēja Daugavas grīvā un skatījās, kurš tad uzvarēs šajā kaujā. Ja uzvarētu bermontieši, viņi atbalstītu bermontiešus. Uzvarēja Latvija pārņēma iniciatīvu, viņi pieņēma lēmumu, piedāvāt tas admirāls Sinklēra lēmums atbalstīt Latvijas valdību bija viņa paša lēmums, nevis Lielbritānijas valdības lēmums. Tas bija viņa autonoms lēmums, un par to viņam paldies, protams. Tas bija šoks bermontiešiem, par kuriem pēkšņi sāk šaut Lielbritānijas karakuģi, ko viņi nekad nebija gaidījuši, ka tas notiksies tā. Ukrainas gadījumā tas ir komplicēts stāsts, un šis stāsts ir tāds, ka tur lielā mērā arī tās pašas Ukrainas politiskās varas ir pie tā vainīgas, ka viņas neizmanto šo savu milzīgo potenciālu, savas neatkarības nostiprināšanai savstarpēji, kas strīdoties. Un arī strīdoties ar visiem saviem kaimiņiem, un arī neizmantojot varbūt iespējamo sabiedroto atbalstu, kaut vai tās pašas Polijas atbalstu, kuriem tomēr bija interesi kaut kāda Ukrainas valstiskumā.
Tur bija dažādi. Tas ir juku laiks, nenormāls juku laiks, ne tikai Ukrainā, bet arī šeit Latvijas teritorijā. Tur gal galā tiek saskaitīts, ka šeit Latvijas teritorijā atradās 22 dažādu politisko spēku un valstu militārie formējumi. Tas ir vispār daudz. Pēc šāda laiks brīža mūsu teritorijai. Tur divos vārdos īsti nevar, es vismaz nevaru atbildēt. Un es no savas puses varu teikt, ka tā ģeopolitika, tā laika ģeopolitika, man liekas, ārprātīgi sarežģīta. Mums prāti īsti neaptveram tā, bet tur vajag būt vismaz universitātes profesoram, lai to visu saprastu. Mēs dzirdējām nelielu ieskatu šajā Eiropas kontekstā. Man šķiet ļoti interesanti saprast arī to lielo bildi, kas mums notiek apkārt, jo savā ziņā citējot profesoru Eriku Jākapsonu, viņš studijās visu laiku šo pieminēja, jums ir jāsaprot, kas notiek apkārt, lai varētu saprast, kas notiek pie mums.